un vēlāk arī Krāslavā, savukārt aprīlī un maijā tie turpināsies arī citās pilsētās, tostarp arī Jēkabpilī, Liepājā, Siguldā, Cēsīs, Rēzeknē, Limbežos, Madonā un vēl citviet. Un piebildīšu, ka pasākumos dalība gan darba devējiem, gan arī darba meklētājiem ir bez maksas. Un vēl atgādināšu, ka Centrālā vēlēšana komisija šorīt informēs par gatavošanos 15. Saeimas vēlēšanām, par to, kas tad ir paveikts līdz šim. Un atgādināšu arī, ka valsts prezidents vakar pēc ziņām par iespējamo krāpšanos valsts IT iepirkumos aicināja balsis gaidāmajās Saeimas vēlēšanās skaitīt tomēr manuāli. CVK vadītājs Māris Zviedris akcentē, ka tas komisiju nebaidot. Vienlaikus sarunā ar Latvijas sabiedrisko mediju Zviedris norādīja, ka vēl ir jāizvērtē, vai esošie rīki un sistēmas tiešām nav izmantojams. Un kā šorīt rīt panorāmā viņš sacīja, tas varētu būt jau zināms šonedēļ, pats vēlākais tad nākamnedēļ. Jā, tā kā tāds vairākas lietas jau esam pagūši. Pirmajā pusstundā sastrādāt darbus un nedarbus. Jā, pulkstenis ir tieši 7, un arī mums Ilze pievienojusies, lai stāstīt vēl kādu darbu vai nedarbu. Labrīt, jūs, labrīt. Labu darbu. Tie, kas iepriekšējā rudenī ir parosījušies pa dārzu, noteikti zina, ka pavasaris lutina ar daudz un dažādām krāsām. Šie krokusi ir fotografēti Rīgā pie Operas skvēra. Es zinu, ka Danutai arī ļoti patīk iepriecināt gan sevi, gan savus ciemiņus ar skaistiem un krāšņiem ziedu pušķiem un dažādiem stādījumiem. Bet jāteic, ka ne tikai ziedi ir pamodušies, arī dažādi kukaiņi, kuriem mēs jau runājām, bet ir pamodušies arī dažviet eži. Lai gan jāteic, ka atsevišķi vēl tomēr snauž. Aizvadītajās brīvdienās mums bija tāds ģimenes sajiets talka, grābām lapas, un jāteic, ka zem viena krūma atradām arī vienu ezīti. Cik mīlīgi, Gulēja, apsacām lapām atpakaļ, lai viņš turpina lēnā garā. Tik mīlīgs, Ilzī, tik mīlīgs. Es nevaru vienkārši, tik mīlīgs. Tāds skaistulis, Ilzī, paldies tev, Ilzī, par skaistajām bildēm, paldies tev. Vienmēr mīlestība, no tevis staru, Ilzī, paldies tev. Līdz +2, +3 grādiem. Nokrišņu šobrīd nav, taču dienas gaitā no rietumiem ir gaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Saulaināka diena šodien būs valsts austrumos, taču citiet gan mākoņu būs vairāk, vien brīžiem debesis skaidrosies. Vēsāks laiks Kurzemes un Vidzemes piekrastē +6, +8 grādi, citviet valstī +10, +12, un valdošais būs mērens līdz piekrastē brāzmains dienvidrietumu vējš. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, nokrišņu nav, arī dienā tie netiek prognozēti. Dienā mākoņu būs visai daudz, tomēr brīžiem arī debesis skaidrosies. Šobrīd +2, +3 grādi, dienā līdz +10, +12. Pareizais laiks 7:02. Paldies, Ilzi. Sirsnīgs paldies tev, Ilzi. Labrīt. Par to, ko jūs darat savā jomā un savos darbos, tik tiešām no sirds, jo šī ir starptautiskā sasnieguma diena, 24. marts. Ikvienam, kas savā jomā ir sasniedzis zinām rādītāju, protams, arī par izcilību, jo vairāk priecājamies, vai tie būtu ārsti, zinātnieki, profesori, politiķi, pārtikas tehnologi vai arboristi vai projektu vadītāji, kas viss joms vieno. Paldies par ieguldījumu, tiešām šī ir jūsu diena. Es domāju, arī mazāk sasniegumi ir nemazāk svinami, teiksim, arī bērni kā dažādas prasmes attīst, kaut vai sakārtot istabu beidzot, vai ne, arī tas ir sasniegums. Paldies arī. Menedžēt bērnus, arī par to noteikti slava un gods visiem jums. Īsāk sakot, sapratāt. Bet tieši šī pusstunda arī būs savā ziņā veltīta finanšu pratības, profesionālu konsultāciju, pašizaugsmi.